Rīta kafija LV, svaigas aktuālas ziņas un no neziņas nemiņas. Vai jūs zināt, kas ir Artūrs Kaimiņš? Es nezinu. Artūrs Kaimiņš, nezinu. Man šķiet, kaut kas ar žurnālistiku saistīts vai politiku, kaut kas tajā jomā bija. Viņš ir Saeimas deputāts. It kā aktieris un arī politikā darbojās. Nu, tagad jau laikam deputāts, aktieris un suņu būdu vadītājs. Jā, viņš ir Saeimā deputāts. Jā, es piekrītu, zinu viņu. Jā. Kas viņš ir? Suņu būdas vadītājs, Saeimas deputāts, teikt jau partiju uztaisīt. Kā jums liekas, vai viņš varētu būt labs valsts prezidents? Man liekas, ka viņš pārāk daudz runā, lai būtu labs prezidents. Es domāju, ka vēl jāpaugās. Tāpat kā, jāuzkā pieredze ir, tāpēc, ka katru varētu teikt, katrs amats prasa savu. Es domāju, ka nē. Kāpēc? Man liekas, viņš nav diplomāts, tomēr prezidentam jābūt diplomātam vairāk vai mazāk. Nē. Kāpēc ne? Nezinu, varbūt pārāk tāds teatrāls un tāds uzspēlēts. Bišķi nopietnākam jābūt laikam. Viņš drusku vēl par jaunu, viņam drusku vēl vajadzētu pamācīties. Man liekas, ka viņš neatbilst tādam labam prezidentam. Viņam arī nav īpašības tik labas, lai viņš varētu būt prezidentu. Kādas ir viņas sliktās īpašības? Es redzēju, ka viņš, piemēram, ir dzērs un arī diezgan ārdījies dažādās Rīgas vietās. Manuprāt, viņš nav tāds labs cilvēks, lai viņš kļūtu par prezidentu. Kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? Šaubos. Kā jums liekas, vai viņš labi pilda savus pienākumus? Es neko nezinu. Okay. Labi. Noteikti foršs teātris, es nezinu. Vienmēr pirms vēlēšanām, manuprāt, noteikti tās varētu teikt tā kā teātris katrai partijai. Es, piemēram, pats biju startējis pašvaldu vēlēšanās, vienkārši visi zina, kā tas notiekās un kā vispār tas ir. Katra partija cenšas sevi parādīt ar reklāmēm, ar varētu teikt saviem finansējumiem un tā tālāk ar visām šitām lietām. Un katru reizi pirms vēlēšanām, tas, piemēram, bija pagājušajās Saeimas vēlēšanās, kad, piemēram, toreiz bija Zatlē partija, arī teica atlaidīs Saimu un tad viņi izveido savu partiju. Tāpat arī šoreiz tikai atkal tika izmantots savādāks variants, kad es jums parādīšu to, ko jūs cilvēki redzat no malas, un tad pašā laikā cilvēki viņam notic, kaut kas būs kaut kas jauns. Un bums, un visi vēlēs par viņu. Daļai, es domāju, ir kaut kas, kas patīk, ir kaut kas, kas nepatīk. Es nezinu, nesakoju viņam baigi līdzi. Viņam ir saudabīga domāšana, jā, viņš it kā cenšas izlabot to, ko nav izdarījuši daudzi. Es tā īsti nezinu, ko viņš dara un tā. Viņš manuprāt, ir interesanta personība. Viņš tādas interesantas lietas, atšķirās no pārējiem kaut kā tā. Sakiet lūdzu, vai viņam vajadzētu palielināt algu? Viņam? Protams, ka nē. Vajadzētu samazināt? Nē, lai paliek kā ir. Ir labi, jā? Sevi, tā teikt, parādu un viss, tad varētu arī droši vien motivēt. Manuprāt, nē, jo viņam jau vairāk nekā parastajiem cilvēkiem alga. Tas atkarīgs no tā, ko viņš dara. Jo katram amatam ir noteikti, varētu teikt, ir tā latiņa, cik tev varētu teikt, var dot. Un ja viņš uzskata to, ka viņa algu vajadzētu palielināt, tad viņam jābūt vēl lielākai atdevēja uz to visu, ko viņš dara. Es tā apmēram domāju. Proporcionāli tam, ko viņš dara, proporcionāli alga. Tieši kur? Tieši Saeimā. Šit viņam jau palielināja. Vēl? Nē. Kā jums liekas, vai Artūram Kaimiņam pieder valsts? Nē. Kam pieder valsts? Tautai. Es domāju, ka nē, valsts pieder tautai. Es domāju, ka mums katram, ja viņš ir Latvijas tautietis, tad viņam pieder valsts, arī mums pieder valsts. Manuprāt, nē. Nē, manuprāt, valsts pieder latviešiem. Kāds būtu jūsu novēlējums Artūram Kaimiņam? Atvērt acis un paskatīties, kas notiek apkārt. Es viņam novēlu to, lai
viss tas, ko viņš saka, lai arī piepildās, to, ko viņš vēl vēlētājiem, lai arī izdodas, un lai patiešām beidzot Latvijā parādās kaut kāda jauna partija, kas patiešām kaut ko dara tādu, ko arī cenšas no sākuma parādīt, ja pateikt cilvēkiem ar priekšvēlēšanu kampaņām. Nu, lai turās un cīnās pret tiem pārējiem. Lai viņš tomēr varbūt kļūtu par diplomātu, tā kā viņš ir arī sabiedrības seja, tad vajadzētu arī tomēr savaldīt savas emocijas. Tas ir mans novēlējums viņam. Tikai augt un tikai uz priekšu. Labi, veselība, lai maz dzer.